Manu vectēvu sauc Fricis Pūpols. Kā man stāstīja omīte, Ulmaņa laikā Fricis strādājis Vēfiņā, pelnījis labu naudu, braukājis ar moci un vecomām vedis uz restorāniem. Kad nāca vācieši, Fricis tā piesaukts leģionā, kur būdams jauns puika, 1944. gadā gāja bojā kaujās Krievijā. Savu vectēvu Frici es tā arī nekad neesmu redzējis. Taču labi zinu, ka latviešu bataljonam ir fenomenāla vēsturiska nozīme mūsu tautas pastāvēšanā. Ja ne leģionāra un Kurzemes cietoksnis, nebūtu arī trindas latviešu. Ar savām asinīm karavīri sniedz iespēju civiliedzīvotāju ģimenēm 44. un 45. gadā izkuģot uz Vāciju un Zviedriju. Nebūtu ne Čikāgas piecīšu, ne latviešu dziesmu svētku Toronto, San Francisco latviešu teātra, ja mūsu paši leģionāri sirsnīgi nešaut uz krieviem, kuriem tikai ar 4. piegājienu 1945. gadā Kurzemes cietoksni izdevās ieņemt. Jau trimdā Daugavas vanagi iedibināja leģionu piemiņas tradīciju par godu tam, ka 1944. gadā 15. un 19. latviešu leģionu divīzijas satikās kaujā pie Viļīkais upes. Pirmais piemiņas gājiens Latvijā bija iecerēts 89. gadā, taču milicijas ķēdes tam neļāva notikt. Ar dzelžu žogu brīvības pieminekli apjos 2006. Bailēs kopā ar leģionāru piemiņu varētu padomāt Eiropas kreisie viedokļu līderi. Einārds Cilinskis 2014. gadā premjerministra lemdot straujumu atbrīvo no vides ministra amata, jo viņš nesaliec mūrkaulu un nepakļāvās spiedienam pie brīvības pieminekļa neiet. Mācīsimies no Einārda Cilinska, kā nelocīties vējā. Dievs svētī Latviju!